Mākslīgais intelekts tavs palīgs darbā. Advancētās funkcijas. Attēlu ģenerēšana. Mākslīgā intelekta rīki piedāvā ģenerēt attēlus. Populārākie šādi rīki ir Midjourney un DALL-E. Šie rīki izmanto specifiskus atslēgvārdus, kas nosaka, piemēram, attēlu proporcijas, stilu, tēmu un citus parametrus, kas palīdz radīt tieši tādu attēlu, kā jūs vēlaties. Viena no būtiskākajām priekšrocībām ir iespēja pielāgot attēlus un veidot visdažādāko stilu attēlus, kas dod iespēju izvēlēties stilu pēc jau redzamiem attēliem, nevis pirms attēla izveides. Iegūtos rezultātus ir iespējams lejupielādēt un izmantot savām vajadzībām. Turklāt rezultātus mēs iegūsim ļoti ātri. Attēlu ģenerēšana, pieprasījuma veidošana. Tēma nosaka, ko jūs vēlaties attēlot. Tas var būt vispārīgs temats vai konkrēts specifisks temats, kam jābūt attēlotam attēlā, piemēram, kaķis, melns kaķis vai melns kaķis, kas ķer tauriņu pļavā. Stils nosaka, kādā stilā veidosies attēls. Šī parametrā ir iespējams norādīt gan mākslas stilu, gan kā noteiktajai tēmai vajadzētu izskatīties. Piemēram, augsts kontrasts, realisms vai zīmēts. Izvēloties stilu, nav obligāti norādīt mākslas stilu. Var norādīt kopējo attēlu stilu, piemēram, futuristisks. Detalizācija nosaka, kādi objekti ir jāiekļauj attēlā, piemēram, tauriņš. Kompozīcija nosaka objektu savstarpējo izkārtojumu, diagonāla, balanss, simetrija. Apgaismojums un krāsa ietekmē attēlu kopējo noskaņu, piemēram, krēsla violetos toņos. Attēlu ģenerēšana, atslēgvārdu lietošana. Viens no vieglākajiem veidiem, kā iekļaut atslēgvārdus, kas būtiski uzlabos attēlu veidošanas precizitāti, ir detalizēti aprakstīt svarīgākos objektus attēlā. Aprakstoši atslēgvārdi var iekļaut tādus vārdus kā detalizēts, minimalistisks, glezna. Mākslas stila atslēgvārdi būtu, piemēram, realistisks, 3D renderējums, impresionisms. Periodika var norādīt, kura laika vai perioda stilā jāveido attēlu, piemēram, renesanse, viduslaiku fantāzija, 80. gadu retro. Periodika var iekļaut arī aprakstošu atslēgvārdus, kas nosaka, kādu variāciju periodam jāizmanto. Savukārt tehnika un māksla ļaus jums noteikt, ka konkrētajām iezīmēm ir jābūt skaidri redzamām attēlā, kas papildus izmainīs attēla stilu. Piemēram, akvareļa, eļļas glezna, fotorealisms, digitālā māksla. Attēlu ģenerēšana. Ieteikumi. Izsakies skaidri, nesaki, piemēram, kaķis. Apraksti pašu kaķi, tā krāsu, spalvas garumu, acu krāsu un citas iezīmes. Neaizmirst par sižetu. Apraksti notiekošo ne tikai objektu iezīmes. Centies nerakstīt gari. Attēlu ģenerēšanas gadījumā ir nepieciešami tikai fakti, no kuriem tiek veidots attēlu pieprasījums, un tikai tad veidojas pats attēls. Hierarhisks apraksts. Iezīmes, ko uzskaitīsiet pirmās, tiks uzskatīts par svarīgākām nekā vēlāk aprakstītās iezīmes. Izvairies no pretrunām. Piemēram, veido minimalistisku, bet ļoti detalizētu attēlu var samulsināt. Bet, piemēram, minimalistisks fons un detalizēts dzīvnieks skaidri apraksta, kur jālieto konkrētā iezīme. Attēlu ģenerēšana. Izmantotie pieprasījumi. Šī kadrā var atrast iepriekšējos kadros ģenerēto attēlu pieprasījumus. Paskaties, kā atšķirsies tavs rezultāts. Šī kadrā var atrast iepriekšējos kadros redzēto attēlu pieprasījumus. Paskaties, kā atšķirsies tavs rezultāts. Piemēram, pamēģināsim melns kaķis ķer tauriņu pļavā, krēslas laikā violetos toņos. Tad, ja es paprasu izveidot attēlu, kur melns kaķis ķer tauriņu pļavā, krēslas laikā ar violetiem toņiem, katru reizi man būs cits rezultāts. Piemēram, redzējām iepriekšējos kadros pirmo mēģinājumu, tagad redzam otro mēģinājumu. Ja es pasaku, ka es vēlos nomainīt stilu uz zīmētu, es nenorādu, piemēram, šī gadījumā, kādā veidā zīmētu. Rezultātā es iegūstu, ka fons ir gleznots un priekšplāns ir zīmēts. Bet tagad pamēģināsim nokopēt tieši to pašu pieprasījumu un uzsākt jaunu čatu. Vienīgi ņemam vērā, ka bezmaksas kontiem ir diezgan zems limits uz attēlu ģenerēšanu.
Līdz ar to veicot daudz izmaiņas var gadīties, ka mēs sasniedzam diennakts limitu. Tad redzam, šī gadījumā es esmu saņēmusi līdzīgu rezultātu, kā man bija iepriekš. Tas ir saistīts ar to, ka, ja mēs veiksim visu laiku viens un tos pašus pieprasījumus no vieniem un tiem pašiem kontiem, tiks ģenerēts līdzīgs vai vienāds saturs. Ja mēs vēlamies nedaudz savādāku saturu, mums nāksies tomēr pamainīt pašu pieprasījumu. Lejupielādējumu failu ģenerēšana. Reizēm ir nepieciešams izveidot, piemēram, šablonu vai failu struktūru, bet šim uzdevumam nav pietiekama laika. Tādos gadījumos mākslīgā intelekta rīki spēj izpalīdzēt ģenerējot failus. Failu ģenerēšana jums palīdzēs ietaupīt laiku, samazinot jūsu noslogojumu, ļaus izveidot konsistentus rezultātus ar precīzu struktūru, sagatavos nepieciešamo informāciju populāros failu formātos, iegūto rezultātu būs viegli redaģēt, kā arī samazinās drukas un neuzmanības kļūdu skaitu. Veidojot pieprasījumus par lejupielādējumu failu ģenerēšanu, ir iespējams izveidot sekojušu formātu failus. Teksta dokumentus, izklājlapas, koda failus, datu failus, prezentācijas, attēlus un citu formātu failus. Kā piemēram paskatīsimies gadījumu, kad nepieciešami izdomāti dati par saplēsto šķīvju skaitu. Tad šī gadījumā es prasu izveido man datus par saplēsto šķīvju skaitu restorānā gada laikā. Norādi vairākas personas, kuras ir saplēsušas šķīvjus, dažādos mēnešos. Rezultātu saglabā XLS failā, kuru varu lejupielādēt. Tad sākotnēji viņš izdomās, kas ir jādara, tad parādīs mums priekškatiem datiem un tad tikai izveidos failu, kur mēs varēsim lejupielādēt. Ne visos gadījumos mēs redzēsim priekšskatījumu, ja mēs neesam norādījuši, ka mēs tādu vēlamies saņemt. Un esam ieraudzījuši sarakstiņu pa mēnešiem ar cilvēku vārdiem un saplēsto šķīvju skaitu. Meklēšana internetā palīdzēs jums atvieglot lietas, preces vai notikumu meklēšanu, dodot jums kopsavilkumu un izvēli, nevis liekot izskatīt desmitiem lapu. Meklēšana internetā spēj iegūt aktuālo informāciju, meklējot to internetā un apskatot konkrētas lapas. Meklēšanas laikā ir skaidri jānorāda, kāds ir jūsu mērķis – atrast informāciju vai salīdzināt informāciju. Tā nodrošina iespēju atbildēt uz jūsu dotiem papildus jautājumiem, kā arī spēja izveidot kopsavilkumu. Papildus šī scenārijā jūs varēsiet saņemt precizējošus jautājumus par to, ko vēlaties, lai atrod. Paskatīsimies piemēru, kā ir iespējams meklēt kādu preci. Tad atzīmēsim, ka vēlamies meklēt informāciju un tad uzdosim savu jautājumu vai uzdevumu. Atrodi vismaz 5 dažādus leduskapjus cenu diapazonā no 300 līdz 500 eiro, kuri būtu vismaz 180 cm augsti, melnā krāsā un ar labām atsauksmēm. Tad mēs pagaidīsim nelielu mirklīti un tad mums parādīs rezultāts. Rezultātā tēlojums ir atkarīgs no tā, kādas ir bijušas jūsu iepriekšējās sarunas. Ja jūs būsiet devuši priekšroku attēliem vai tabulām, tad jūsu attēlojums atšķirsies no šeit redzamā. Tad es redzu rezultātus. Ir Hisense, nenosaukts ražotājs, Beko, Hisense, Koroņē. Tad pieņemsim, ka man nepatīk, kurus ražotājus viņš atrada. Un es paprasīšu, vai ir pieejami Samsung,
LG un viņš meklēs pa jaunam. Tad šī gadījumā man jau ir konkrētāk rezultāti atbilstoši tam, ko es paprasīju. Ņemam vērā, ka sākotnēji prasīja 300 līdz 500 eiro. Pēc prasītajiem rezultātiem un specifiski, ka jānorāda vismaz 5 rezultāti, ne visi iekļāvās cenu diapazonā. Tad ir 3 leduskapi tikai atrasti, un visi ir ārpus cenu diapazona. Tad mēs specifiski atgādinām par saviem limitiem. Un mums parāda, ka ne, diemžēl šobrīd nav. Izveido salīdzinājumu starp visiem tevis atrastajiem leduskapiem. Tad mēs nepateicām, ko mēs vēlamies, funkcijas, cenas vai ko. Un mēs redzam, ka arī papildus funkcijas ir uzradušās. Gara satura redaktors. Gara satura redaktors ļaus jums izveidot garāku saturu nekā parasts sarunas laikā. Papildus tas ļaus jums sadarboties ar mākslīgo intelektu par satura rediģēšanu, bet pats galvenais šo funkciju var izmantot gan kodu rakstīšanai, gan teksta rakstīšanai, kas īpaši labi nodara, ja vēlaties veidot šablonus vai failu struktūru un tajā ievietot saturu. Pamēģināsim uzrakstīt īsu stāstu. Tātad uzraksti īsu stāstu par elfiem. Izmanto gara teksta redaktoru. Tad pagaidīsim mirklīt un mēs iegūsim stāstu. Tātad sākumā pirmo reizi, kad viņš raksta, viņš parādīs šo te ikoniņu par to, ka tas ir dokuments. Tad viņš uzliks to par pilnu ekrānu un jūs varēsiet rediģēt šo te tekstu. Tad man, piemēram, nepatīk, ka te ir rakstīts gadsimtiem vecs noslēpums. Es varu pamainīt 1000 gadu vecs noslēpums. Ja es vēlos, lai tiktu veikts vēl kādas izmaiņas, vēl lielākas izmaiņas, es varu pateikt, lai to izdara manā vietā ChatGPT. Asistenta funkcijas. Asistenta funkcija palīdzēs jums ikdienas organizēšanā izpildot tādus uzdevumus kā uzdevumu strukturēšana un prioritizācija, kas ļaus jums precīzāk definēt savus paveicamos darbus un sakārtot tos atkarībā pēc jūsu vajadzībām, vienlaikus cenšoties balansēt slodzi. Lielu uzdevumu gadījumā mākslīgā intelekta rīki palīdzēs jums tos sadalīt mazākos apakšuzdevumus ar savstarpējām atkarībām paveikšanas secībai. Papildus asistenta funkcijas nodrošinās jums atgādinājumus par jebkuriem izlaistiem vai nepabeigtiem uzdevumiem, kā arī izmaiņu gadījumā palīdzēs precizēt un prioritizēt padarāmo un pat ieteiks, kā labāk tikt galā ar šīm izmaiņām. Viena no būtiskākajām funkcijām, protams, ir laika menedžments, kas nodrošinās iespēju gan sekot līdz jūsu darba kalendāram un ātrumam, gan veidos ieteikumus par līdzīgiem uzdevumiem nepieciešamo laiku, balstoties uz iepriekšējo uzdevumu izpildes laiku un problēmām. Gadījumā, ja uzdevumā iztrūks kādas detaļas par pašu uzdevumu, mākslīgā intelekta rīki palīdzēs identificēt šos trūkumus un uzvedinās jūs atpakaļ uz pareizā ceļa. Bieži atkārtojošos uzdevumu gadījumā mākslīgais intelekts veiks ieteikumus par iespējām automatizēt konkrētos procesus. Papildus jūs varēsiet arī iegūt pārskatu par padarīto, lai izsekotu savu progresu un novērotu, kādas tendences ir jūsu darbā. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā video.